Es pati esmu bijusi vadītāja daudzus gadus, bet ziniet, ko es tiešām nesaprotu? Gandrīz katrā mentoringa sesijā man nākas dzirdēt vienu un to pašu. Vadītāji pat augstākā līmeņa joprojām nesniedz atgriezenisko saiti. Un ja arī sniedz, tad vai nu vispār neko nepasaka, vai tikai kritiku, un kad darbs paveikts izcili, pilnīgs klusums. Bet tas vēl nav viss. Dažreiz viņi piesavinās komandas sasniegumus kā savējos. Kā tā vispār var būt? Kur ir cieņa pret cilvēkiem, kas šo rezultātu panāca? Man tas šķiet tik netaisnīgi. Darbinieki ir tie, kas iegulda savus spēkus, idejas un laiku, lai sasniegtu rezultātus, un kad viņu darbs netiek pamanīts vai vēl ļaunāk tiek uzdots par vadītāju personīgo sasniegumu, kā jūs domājat, kas notiek tālāk? Cilvēki sāk justies nenovērtēti, viņi zaudē motivāciju, entuziasmu, un tad sākas tā klusā aiziešana, vai pat reāla aiziešana. Man gribas kliegt, vadītāji, dariet kaut ko, novērtējiet savu komandu. Tas nav tik sarežģīti. Pasakiet paldies skaļi, publiski, paslavējiet cilvēkus viņu kolēģu priekšā. Pasakiet, šis rezultāts nebūtu iespējams bez komandas, bet tiešām tas ir tik grūti. Darbinieki nav tikai cipari kontos vai resursi, viņi ir jūsu spēks. Un līderis, kurš to saprot, spēj veidot patiesu komandas garu un sasniegt vēl vairāk. Kā ir jums? Vai jūsu vadītājs sniedz atgriezenisko saiti? Vai pamana komandas sasniegumus, vai tomēr piesavinās tos sev? Vēlos dzirdēt arī jūsu pieredzi. Padalieties komentāros!